Šodien izpētīšu slēptas tuneļus, lai atrastu aksolotus un citas neparastas radījus. Tas būs biedējoši, jo tuneļos ir bīstami dzīvnieki. Aligatori, čūskas, kaimana bruņurupuči un daudzi zirnekļi. Jābūt ļoti uzmanīgiem. Šajā video es meklēšu 4 tuneļos ar dažādiem dzīvniekiem. Sāksim ar 2, kuros kā baumot dzīvo aksolotli. Pat labāk man ir diezgan bail ieiet. Daudz zīmes brīdina neiet iekšā un par to, kas tur varētu būt. Tomēr, lai atrastu aksolotus, jāpievar bailes. Atceries, tas ir tikai pirmais tunelis. Jo tālāk iesim, jo tuneļi būs biedējošāki. Sāku izpēt un uzreiz satiku zirnekļus. Sāku nožēlot video veidošanu. Drīz pēc tam satiku savu pirmo dzīvnieku. Kas tas ir? Skaties, milzīgs vēzis vai tam līdzīgs. Paskatīsimies, vai varam viņu noķert. Ak, Dievs, paskatieties, draugi! Šo laikam sauc par gadneli, tās ir ļoti rētas un mēs tās nenoķeram. Skaties, kāda spīla, forši! Ja šis ir pirmais dzīvnieks, ko atradām, nevar iedomāties, ko vēl atradīsim. Foršos dzīvniekus, ko noķersim, paturēsim, ieliksim šo traukā un turpināsim izpēti. Jo dziļāk es iegāju tunelī, jo viss kļuva aizdomīgāks un es sāku dzirdēt dzīvnieku skaņas. Kas tas bija? Izklausījās pēc aligātora, bet paskatieties! Tur ir maz bruņurupucēns! Aizmirstie par aligātoru, mēs atradām bruņurupucēnu! Vai nevajadzētu doties prom pirms aligātors uzbruk? Mēs noķeram daudz foršu dzīvnieku, tāpēc gribu turpināt. Neuztraucies, esmu dzirdējis, ka ja sastopies ar aligātoru, viss, kas tev jādara, ir jāskrien zigzagā un viņš tevi nespējas noķert. Kā tu izdarīji tunelī? Tā nebija laba ideja, bet devāmies dziļāk tunelī, un tas atmaksājās. Atradām savu pirmo aksolotlu. Neticami, paskaties! Turpat atradu mazu aksolotlu. Nāc šurp, mazais! Viņš ir tik mazs! Nu, tas ir mūsu pirmais aksolotls šajā video, bet viņš ir tikai mazs. Mēs meklējam daudz lielākus par šo, bet tas ir tiešām forši. Pagaidi, man šķiet, ka redzu vēl vienu. Nāc šurp, mazais! Ak, mans Dievs! Interesants fakts, šie patiesībā nav aksolotli, lai gan izskatās tieši tādi paši. Tie patiesībā ir tikai mazi tīģeru salamandras mazuļi, tātad ar laiku viņi pārvērtīsies par ķirzakām. Ja mums paveiksies, varam atrast dažus šajā tunelī. Šos jāieliek traukā un jādodas tālāk. Jo tālāk es gāju tunelī, jo kļuvu arvien biedējošāks, bet es arī atradu daudz zivju. Paskatieties, puiši, mēs kaut ko noķērām. Izskatās, ka tā ir pirmā zivs šajā video. To sauc par dojo pīkstuli. Viņš izskatās kā zutis un ir reti sastopams, gandrīz nekad nenoķeram. Forši, ka tagad vienu atradām tunelī. Ak, vēl viena zivs tīklā! Kas tas ir? Ak, mans Dievs, tās zivs izskatās trāka, puiši. Šo sauc par ziloņzivi, un jūs varat redzēt, kāpēc viņi tā sauc. Tam ir ļoti garš purns. Jo dziļāk ejam tunelī, jo trakāki dzīvnieki. Tagad šos puišus ieliksim traukā un turpināsim izpēti. Oho, kas tas ir? Te ir kaut kas liels. Domāju, ka tā ir liels jūras zaķis. Neticami. Tā ir lielākā radība, ko esam atraduši. Forši, ka viņi ir pilnībā ūdens dzīvnieki, bet ar mazām kājiņām, kas ļauj staigāt pa sauszemi. Traks atradums. Tomēr mēs joprojām meklējam aksolotus, tāpēc es turpināju meklēšanu un, kad iegāju dziļāk tunelī, beidzot atradu to, ko biju meklējis. Ak, mans Dievs, paskatieties, tur ir milzīgs aksolotls! Paskatieties uz to! Tas noteikti ir lielākais aksolots, ko līdz šim esam atraduši. Pagaidi mirku, man šķiet, ka redzu vēl vienu. Neticami, mums ir 2 tieši viens otram blakus. Šie puiši ir tiešām lieli. Es domāju, ka viņi drīz kļūs par salamandrām, bet pagaidām, ka ir mazie aksolotli. Jūs jokojat, paskatieties, vēl viens! Šajā apgabalā ir ļoti daudz aksolotu, 3 pēc kārtas. Tas vēl nav viss. Vēlāk video novietosim zivju slāzdu tuneļa ieejā un redzēsim, cik daudz noķersim. Tagad turpināsim izpētīt tuneli. Pagaidi, skaties, ūdenī kaut kas kustās. Vai tas ir krabis? Skaties uz šo! Atradām milzīgu dzeltenu krabi. Tas ir traki. Nekad iepriekš tādu neesam noķēruši. Ja zinat, kas tas ir, rakstiet komentāros. Kā redzat, viņš tagad mēģina aizsniegties un ar to milzīgo spīli iekniept man pirkstā, bet tas ir ļoti forši, mēs noteikti paturēsim šo. Es negaidīju viņu atrast tunelī.
Tagad mēs esam apmēram pusceļā cauri tunelim un nav nekādu pazīmi par aligatoru. Bet es tikko atcerējos, ka otrā pusē šim tunelim ir vēl viens tunelis. Tātad pastāv iespēja, ka viņš varētu būt tur. Un tas nav labi, jo tas ir nākamais tunelis, ko mēs pētīsim. Ok, es redzu vēl vienu zivi. Izskatās pēc pušta zivs, draugi. Tas ir traki. Šo sauc par kupreino pušas zivi, un tās ir vienas no retāk sastopamajām pušļa zivīm, ko var atrast. Tāpēc mēs šobrīd esam slēptajos tuneļos, jo tieši tur var atrast retākās zivis. Ejot dziļāk tunelī, es sāku atrast zivis visapkārt. Neticami, draugi, paskatieties uz šo! Mēs noķērām klauna naža zivi, un šī ir diezgan liela. Šajā tunelī tiešām ir tik daudz zivju. Te ir vēl viena! Ak, mans Dievs, kas tas ir? Draugi, izskatās, ka kāds viņam uzbrucis un nokodas asti. Tas nozīmē, ka šeit ir kaut kas agresīvs, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Ņemot to vērā, es uzmanīgi devos dziļāk tunelī, kad atradu līdz šim biedējošāko dzīvnieku. Pagaidi, nekusties! Nekusties! Man šķiet, ka tur ir čūska! Paskaties uz to! Ak, Dievs, tas nav labi. Mēs esam dziļi tunelī. Ja čūska ir indīga, būs grūti tikt prom. Man nepatīk čūskas. Indīgām čūskām parasti ir 3 stūrveida galva. Šai nav. Domāju, tā ir ūdens čūska, kas nav indīga, bet varēja uzbrukt zivī. Mums viņš jāizvāc pirms apēd pārējās. Man tas nepatīk. Mēs esam draugi. Nekod mani. Ak, nē, viņš tuvojās manai rokai. Nedari tā! Ja esat čūsku eksperti, komentāros ierakstiet, kāda tā ir un vai man viņu turēt. Tagad laidīšu čūsku vaļā tuneļa galā. Tā mums nebūs jābaidās no viņa uzbrukuma sev vai citām zivīm. Tālāk tuneļa ūdens kļuva ļoti duļķains, un kaut ko atrast bija grūti. Es sāku veikt nejaušas smēliejumus un noķēru vēl vienu dzīvnieku. Izskatās pēc cita maza bruņurupuča, bet šis atšķiras no pirmā. Šo sauc par mīkstu bruņurupuci, un jūs varat redzēt, kāpēc viņus tā sauc. Atšķirībā no citiem bruņurupučiem, viņu bruņas ir pilnīgi mīkstas, kas palīdz viņiem maskēties dubļos, ko viņš tikko arī darīja. Paņēmu vēl dažus tīklus, neko neatradu, un tad tas notika. Ak, Dievs, paskatieties, ko tikko noķērām! Oranžs vēzis! Viņš ir tieši tādā pašā krāsā, kā tas krabis, ko mēs noķērām iepriekš. Un tieši tāpat kā krabis, viņš arī mēģina mani iekniept. Ak, jā! Lūk, viņam izdevās, viņš mani ieknieba. Tas nav īpaši patīkami. Šis tunels kļūst dubļains, bet mēs joprojām atrodam trakus dzīvniekus, tāpēc turpinām. Tad es pamanīju kaut ko neticamu. Tā bija tīģeru salamandra, ko ilgi meklēju, bet šī bija īpaša. Tai vēl bija žaunas no aksolotla laikiem. Viņš ir pārējais posmā no aksolotla uz salamandru. Nekad neko tādu neesmu redzējis, tam jābūt retam gadījumam. Paskatieties, cik viņš ir liels. Tagad, kad viņš ir liels, viņam kā ūdens radībai atlikušas tikai pāris dienas. Tad viņš dzīvos uz sauszemes. Neticu, ka mēs viņu atradām. Tas ir tik forši! Tās bija pirmā tuneļa beigas ar daudzām trakulīgām radībām, bet tagad jāizpēta otrais tunelis. Ceru, ka nesatiksim aligatoru. Es uzmanīgi iegāju, neredzot aligatoru pazīmes, bet tālāk situācija mainīsies. Ak, es kaut ko redzu! Kas tas ir? O, mēs to dabujām! Kas tas vispār ir jūs? Ak, mans Dievs! Izskatās pēc kaut kāda zuša, bet man nav ne jausmas, kas tas ir. Ak, tas šķiet tik dīvaini jūs! Mēs tikko noķērām kaut ko traku. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Ja jūs zinat, ierakstiet komentāros zemāk. Pirmais atradums otrajā tunelī. Man mazliet bail šeit atrasties. Ir ļoti tumšs. Es neko neredzu. Esmu pārliecināts, ka šeit ir aligators, tāpēc jāuzmanās. Ak, tur vēl kaut kas! Neticami, atradām vēl vienu snudzivi! Tas ir forši! Šis ir otrais, ko atradām šajā video. Bobijs, aiz tevis ir kaut kas. Alligator. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Izskatās pēc vēl viena krabja, bet tas ir sarkans! Aizmirstiet par snudzīvi, draugi! Mēs tikko atradām kaut ko daudz foršāku! Tas ir liels, sarkans krabis, līdzīgs dzeltenajam. Nekad neesmu tādu redzējis, ļoti forši. Paskatīsimies, vai viņš ir draudzīgāks. Lūdzu, neknieb mani! Ak, Dievs, viņš mēģina! Nezinu, kāds krabis tas ir, bet viņš ir foršs. Šajā tunelī jau ir bijušas trakas radības. Turpināsim un skatīsimies, ko vēl atradīsim. Dodoties dziļāk tunelī, es sastopu līdz šim retāko dzīvnieku. Vai tas ir tas, ko viņš domāju? Ak, Dievs, viņš bēg! Skatieties, draugi, albīna salamandra! Neticu savām acīm, tas ir ļoti rets!
Esmu redzējis daudz tīģeru salamandru, bet nekad ne albīnu. Un kā redzat, šim nav nekādu žalmu, kas nozīmē, ka viņš ir pilnībā pārvērties par ķirzaku. Viņš ir tik mīļš, draugi, es neticu savām acīm. Šis ir labākais, ko esam atraduši. Ak, mans Dievs. Labi, šeit noteikti ir aligators. Bet ja mēs atrodam tādus dzīvniekus kā šis, mums jāturpina. Ak, šī nav laba ideja. Varbūt tā bija laba ideja, jo pēc tam atradu vēl vairāk akselotu. Te ir 2. Ak, mans Dievs. Tīklā 1 un 2. Ak, mans Dievs! Šis tunelis ir pilnīgi pilns ar šiem radījumiem, bet mums vēl ir tāls ceļš priekšā. Kas zina, cik vēl mēs atradīsim? Paskaties tur lejā! Ak, mans Dievs, tur ir vēl viena milzu salamandra! Tā ir lielāka par pirmo noķerto. Draugi, atradām vēl vienu salamandru ar žaunām. Tas var nozīmēt, ka viņa saistīta ar pirmo, ko noķērām, bet tas ir traki. Tagad, kas būs patiešām forši turot šos dzīvniekus kā mājdzīvnieks, ir tas, ka mēs burtiski redzēsim, kā viņi pāriet no dzīves ūdenī uz dzīvi uz sauszemes. Kā redzat, šajā tunelī atradām daudz rētu dzīvnieku, bet nezinājām, ka drīz kaut kas apturēs mūsu izpēti. Ak, labi, izklausās, ka tas tuvojas. Es domāju, ka tas ir viss. Skrien, kusties, ej, nē! Nu, tas bija biedējoši. Es nezinu, cik liels bija tas aligators, bet spriežot pēc tā, cik skaļš bija rūciens, tas noteikti nebija mazulis. Tas tiešām ir slikti. Es zinu pilnīgi droši, ka tur iekšā ir vēl daudz vairāk akslotļu, tāpēc es darīšu tā. Es nomietošu zivis slazdu tuneļa ieejā. Tādā veidā mēs cerams varēsim noķert pārējos. Labi, aiziet, draugi! Atstāsim šo šeit un pārbaudīsim video beigās. Tagad dosimies uz nākamo tuneli, lai redzētu, ko vēl atradīsim. Es esmu mazliet... Man bail šeit iet, jo iepriekš šeit atradām daudz bīstam dzīvnieku, čūskas, milzu bruņurupučus un aligatorus. Tomēr tas mūs neapturēs, jo mēs esam atraduši arī daudz retu zivju, tāpēc sāksim izpēti. Kad iegāju tunelī, uzreiz pamanīju daudz zirnekļu, bet redzēju arī daudz zivju. Ak, mans Dievs, kas tas ir? Skatieties, te ir zivs! Pastīsimies, vai varam viņu noķert. Iekšā tīklā, paskatieties uz to, draugi! Mums ir sams, bet nezinu kādu suga. Neatceros, ka būtu tādu noķēruši, tāpēc tas ir īpaši. Pirmā zivs tunelī ļoti reta. Ieliksim šo puisi traugā un turpināsim. Ak, mans Dievs, redzu mazu bruņurupuci plaisā. Viņš iznāk ārā. Mēs viņu dabūjām, tas ir neticami. Atradām mazu bruņurupucēnu šeit. Viņš izskatās kā tas, ko atradām iepriekš, tikai šis ir mazāks. Viņš bija šajā plaisā. Varbūt tur ir vēl kāds, bet baidos bāzt roku. Tur var būt jebkas. Ak, Dievs, es jūtu vēl vienu. Tas laikam ir bruņurupucis. Dabūju viņu. Neticami, atradām 2 mazos bruņurupučus. Tas varētu liecināt, ka tunelī ir ģimene, tāpēc jābūt vērīgiem un jāturpina meklēt. Ejot dziļāk, nonācu daudz dziļākā vietā. Šeit agrāk atradām milzu bruņurupučus un aligators, tāpēc jābūt uzmanīgiem. Skatieties, cik daudzu liela zivis. Zem manis ir viena īpaši liela. Redzēsim, vai varam to noķert. Iekāp tīklā, draudziņi. Jā, dabujām! Man šķiet, tas ir liels bišķīrs. Dažus jau noķērām agrāk šajā video, bet tie bija mazāki par šo, kas ir lielākais, ko esmu redzējis. Jo tālāk ejam tunelī, jo trakākas zivs un vēl daudz jāizpēta. Atcerieties, vēl ir aksolotlu slazds, ko pārbaudīsim vēlāk video. Šeit lejā vēl daudz zivju, liekam šo traukā un turpinām. O, liela zivs, laikam sams, ievalds tīklā. Dabujām! Neticami, domāju, tas ir žirafes sams. Ak, Dievs, nomierinies! Šos sauc par žirafes samiem skaistā raksta dēļ. Tie izskatās kā žirafes, ļoti skaista zivs. Man šķiet, tas ir mans mīļākais atradums. Bet ar to viss nebeidzās, jo uzreiz pēc tam es atradu vēl vienu milzīgu zivi. Kas tas ir? Ieiet tīklā? O, es domāju, ka šī ir milzīga jaguāra cihlīda. Paskatieties, cik skaisti ir šī zivs, draugi. To sauc par jaguāra cihlīdu, jo tā raksts ir kā jaguāram un ir asi zobi. Tāpēc jābūt uzmanīgam turot to, tomēr tas ir forši. Nekad neesmu redzējis tik lielu jaguāra cihlīdu. Tas pierāda, ka šeit apakšā var būt jebkas. Šajā brīdī dziļā galā bija palikusi tikai vēl viena briesmoņu zivs, un tā bija līdz šim lielākā. Šī izskatās pēc vēl viena liela bišķīra, draugi. O, tieši tīklā. Tas bija pārāk viegli.
Šis ir daudz lielāks un retāks nekā otrs, jo to sauc par krāšņo bišķīru ar skaistiem dzelteniem un zaļiem rakstiem. Nekad neesmu redzējis tik lielu, pat nezināju, ka tas iespējams. Tiešām lielisks atradums. Pēc tam rūpīgi apskatīju dziļu galu un atradu vēl dažas zivis. Kaut ko redzu. Kas tas ir? Šķiet mazs garknābja mazūs. Šī zivs ir daudz mazāka nekā citas, bet tikpat forša. Tā ir mazs garknābja mazulis, kas kādreiz izaugs liels, bet pagaidām ir mazs. Tas pierāda, ka milzu zivis vairojas tunelī. Jāuzmanās gan no lielajām, gan mazajiem. Vai redzēji to? Kaut kas iepeldēja plaisā tur lejā. Mazliet bail tur likt roku. Es ceru, ka tas, kas tikko tur ielīda, mani nekož. Bet nekad nevar zināt, varbūt tas ir kaut kas foršs. Nu, aiziet. Kas jau otrā pusē ir kāds aligators? Man tas tiešām nepatīk. Ak, Dievs, es kaut ko sajūtu. Labi. Tur apakšā kaut kas ir. Es to jūtu. Kas tas ir? Man šķiet, ka es to dabūju. Mans Dievs, neticami. Tas ir mazs pleko mazulis. Tas ir tik forši. Patiesībā šis nav vienkārši jebkurš pleko. Šo sauc par zaļo fantomu plako, un tie ir daudz retāk sastopami nekā parastie. Neticam, ka es tur iebāzu roku, bet tas noteikti bija tā vērts. Es redzu vēl kaut ko. Tieši šeit. Neticam, paskaties uz to. Tas ir mazs klauna nažģivs mazulis. Mēs dažus no tiem noķērām jau agrāk šajā video, tāpēc tie ir nedaudz biežāk sastopami, bet joprojām ļoti forši. Jūs, draugi, man šķiet, ka mēs esam noķēruši visas zivis, kas ir šajā dziļajā galā. Noķērām daudz lielu zivju, arī bišķīras un žirafes samnus, bet vēl jāizpēta viss tunelis. Tā kā šeit ir daudz zivju, es uzlikšu slazdu un atstāšu to uz nakti, lai ar ēsmas smaržu pievilinātu vēl vairāk lielu zivju. Pēc slazdu uzlikšanas turpināja iet pa tuneli un ieraudzīja vēl vienu dzīvnieku. Zivi, nāc, draudziņ, lien tīklā! Mums izdevās, neticami! Domāju, ka tas ir granulosis sams, ļoti rēti sastopams, gandrīz nekad tos nenoķeram. Kādu dienu viņš izaugs līdz gandrīz 2 metriem. Tāpēc ir tiešām forši, ka mēs viņu tikko atradām tunelī. Tas sāk kļūt diezgan biedējoši, draugi. Man nav ne jausmas, kas ir šī tuneļa galā. Mēs nekad neesam spējuši tik līdz galam, jo mums ceļā gadījās aligatori. Mans Dievs! Dievs, skrien! Bet šis video ir citāds. Mēs darīsim visu iespējamo, lai izpētītu visu tuneli. Un kas zina, ko mēs atradīsim. Tāpēc turpinām. Dievs, tur ir milzīgs zils vēzis. Viņš mēģina aizbēgt, bet es viņu noķēru. Skaties, cik liels! Au! Dievs! Dievs, tas tik ļoti sāp, draugi! Dievs, tas nav nemaz jauki. Viena lieta, ko es jums neesmu teicis par šo tuneli, ir tā, ka tas ir pilns ar ziliem vēžiem. Ceru, ka noķersim daudz zivju slazdā. Tas nozīmē, ka tās vēl ir tunelī. Vai tikai man šķiet, ka tunelis paliek zemāks? Vairs nevaru piecelties, bet tas mani neapturēja. Tāpēc sāku rāpot un atradu vēl vienu dzīvnieku. Kas tas par brīnumu? Mans Dievs, tas ir biedējoši. Es neko neredzu. Kas tas ir? Šeit ir milzīgs zutis. Pagaidiet, draugi, tas laikam nav zutis, bet kaut kas retāks. Kā redzat, viņam šeit ir šādas mazas kājiņas, kas palīdz viņam pārvietoties. Šo radījumu sauc par amfiumu, un tas nav zivs. Patiesībā tas ir abinieks, lai gan pilnībā dzīvo ūdenī. Un tie ir ļoti reti. Šis ir lielākais, ko jebkad esmu redzējis. Viņš gan ir ļoti gļotains. Mēs viņu ieliksim traukā un turpināsim izpēti. Kas zina, ko vēl atradīsim? Mans Dievs, tur ir pāris aksolotļi! Neticami! Es zināju, ka viņi bija pirmajā tunelī, bet nezināju, ka arī šajā. Paskatīsimies, vai varam viņus dabūt. Te ir viens, te otrs. Tas ir tik forši! Negaidīju, ka šeit būs šie radījumi, bet esmu priecīgs. Tas nozīmē, ka jābūt vērīgiem, varbūt ir vēl. Es devos dziļāk tunelī un kļuva grūtāk atrast dzīvniekus. Tas ir slikti, draugi. Tunelis kļūst šaurs, elpot grūtāk skābekļa trūkuma dēļ. Es ticu, ka turpinot noteikti atradīsim kaut ko traku. Turpināju iet pa tuneli un satiku vēl vienu čūsku. Domāju, ka tā arī ir ūdens čūska un nav indīga. Ceru, ka viņš mani nekoš. Viss kārtībā, viņu dabūjām. Traki, draugi, otra čūska šajā video. Šī laikam ir tā pati suga kā pirmā, tikai lielāka. Viņš skatās uz mani. Labi. Kas tas bija? Tas izklausījās pēc aligatora, kurš tūlīt man iekodīs.
Tas nav labi. Varbūt tas ir tas pats, kas pirms pāris gadiem, tikai tagad lielāks. Mums jāiet prom. Nezinu, kāpēc vēl turu čūsku, bet ņemu līdzi. Ak, Dievs, man liekas, tas nāk uz mums! Mūkam! Ak, Dievs! Lai gan mēs nevarējām izpētīt visu tuneli, citādi mūs apēstu aligators, mums joprojām ir šis zivju slasts, ko mēs novietojām dziļajā galā. Un es jau redzu, ka tajā ir zivis. Tagad dosimies uz 4. pēdējo slēgto tuneli ar nāvējošām zivīm. Es palaidīšu šo čūsku brīvībā. Atcerieties, kādu laiku atpakaļ mēs izpētījām šo tuneli, lai atrastu akmenzivi, kas ir pasaules indīgākā zivs. Un tajā video mēs tiešām vienu noķērām. Tomēr ziņoja, ka tunelī cilvēkus sadzeļ akmenzivs, tāpēc tur joprojām ir daudz šo dzīvnieku. Tagad mans mērķis ir izcert visas akmenzēs, lai neviens vairs netiktu sadzelts. Tā es sāku meklēšanu un lēnām devos ar vien dziļāk tunelī, uzmanīgi skatoties, lai neuzkāptu uz akmeņzivs. Un galu galā es sastapos ar savu pirmo dzīvnieku. Kas tas bija? Es tikko kaut ko ieraudzīju! Neticami, paskatieties, puiši! Pirmais atradums šajā tunelī! Un šo patiesībā sauc par mono, un šīs zivis ir ļoti reti sastopami. Interesants fakts par šīm zivīm ir tas, ka viņi var dzīvot gan salsūdenī, gan saldūdenī. Tātad tas ir tiešām foršs atradums. Ieliksim viņu traukā un turpināsim. Es redzu vēl vienu zivi. Skaties, kas tas ir? Ak, mans Dievs! Es domāju, ka šī ir vēl viena klauna naža zivs, puiši, bet šī ir daudz lielāka nekā pārējās. Un kā var redzēt pēc visiem viņa plankumiem, šī ir karaliskā klauna naža zivs. Tas ir traks atradums. Varbūt mums jāiet prom. Es nezinu, kas tas ir, bet tas neizklausās pēc aligatora, drīzāk pēc dinozaura. Kur mēs esam iekūlušies? Labi, laikam turpināsim un uzzināsim. Man šķiet, ka redzu vēl vienu zivi. Paskatieties, puiši, izskatās pēc vēl vienas naža zivs. Ak, bet šī ir citāda. Ak, tā ir vārde. Labi, tas nav dinozaurs, tas ir labi. Bet mēs tomēr noķērām šo zivi, kas, manuprāt, ir brūnā nažzivs. Viņš līdzinās klauna nažživī, tikai bez plankumiem. Tas ir forši. Jo dziļāk iegāja tunelī, jo redzēja dzīvnieku pēdas, kas nozīmē, ka šeit ir ne tikai vardes, bet arī kas lielāks. Paskatieties, draugi, te ir tunelis tunelī. Pirmajā video mēs šeit atradām trakus dzīvniekus. Paskatīsimies, ko šoreiz atradīsim. Te ir pārāk daudz zirnekļu, tā nav laba ideja. Ak, mans Dievs! Labi, es redzu šeit nedaudz ūdens. Lūdzu, vai šeit nav aligatora? Kas tas? Tur ir milzīgs albīns pleko, kas nekustās. Domāju, paņemšu viņu, bet viņš pēkšņi kustās. Ak, mans Dievs, paskaties uz šo! Mēs tikko noķērām milzīgu albīnu plekošai. Es neticu savām acīm. Labi. Un ko tagad? Es nevaru izkļūt ārā. Man šķiet, ka mani sakota kādi 20 dzīvnieki tur iekšā. Bet tas viss bija tā vērts, jo mēs ieguvām milzīgu albīnu pleko. Bet tagad ir laiks doties dziļāk tunelī. Ak, es redzu vēl vienu zivi. Paskatieties uz šo. Kas tas ir, draugi? Ak, neticami, man šķiet, ka tā ir strēlnieku zivs. Tas spēja izšķākt ūdeni no mutes, lai notriektu kukaiņus no kokiem. Šīs zivis ķeram reti, tāpēc atrast vienu tunelī ir lieliski. Tūlīt pēc tam es pamanīju kaut ko smiltīs, kas izskatījās pēc akmens. Bet paskatoties tuvāk, es sapratu, ka tā ir zivs, kuru mēs meklējām. Man šķiet, ka tā ir akmens zivs. Neticam, draugi, mēs tiešām atradām vienu. Gandrīz uzkāp, bet pamanījām pēdējā brīdī. Tagad jābūt ļoti uzmanīgiem paceļot viņu, jo kļūda var novest mani slimnīcā. Paskatieties uz dzelkni tās ķermeļa augšpusē, kas izlien no ūdens. Uz tā jūs varētu uzkāpt, un tas iešļircinātu indi. Tāpēc mēs to neaiztiksim. Ak, mans Dievs, es trīcu! Tas ir neprātīgi! Pasaulē ir vairāki akmenzivs veidi. Šis nav pats nāvējošākais, bet joprojām ļoti indīgs. Tā ir pirmā akmenzivs šajā video. Tomēr mums vēl ir tāls ceļš ejams, lai sasniegtu tuneļa galu. Tāpēc kurš gan zina, cik vēl mēs atradīsim? Ja mums paveiksies, mēs varētu sastapt oranžo, kas ir retāks un indīgāks. Ejot tālāk atradu ko pilnīgi negaidītu. Neticami! Vai tas ir dūņlaicējs? Es necerēju, ko tādu atrast šajā tunelī. Nezināju, ka tie šeit ir, bet tas loģiski. Dubli rada ideāls apstākļus. Šo puisi ņemsim līdzi mājās.
Tagad, lai gan dubļairais ūdens bija ideāls dūņu lecējiem, tas arī padara dzīvnieku atrašanu daudz grūtāku. Tāpēc es sāku nejauši mest tīklus un galu galā es kaut ko noķēru. Paskatieties jūs! Es domāju, ka tā ir maza spoku nažživs. Mēs vēl neesam noķēruši šādu šodienas video, bet tās ir manas mīļākās zivis. Aizmirsu pieminēt, tās ir elektriskas. Viņš man sit ar strāvu tieši tagad, tas sāp. Ieliksim viņu traukā, paskatieties! Mēs atradām vēl vienu plaužu zivi. Šis puisis ir nedaudz mazāks nekā tas pirmais, ko mēs noķērām, bet viņš joprojām ir ļoti liels. Un kā jūs varat redzēt, izskatās, ka viņš ir zaudējis vienu no savām kājām. Bet neuztraucieties, ļoti interesants fakts par šiem puišiem ir tas, ka viņi patiešām var atjaunot savas ekstremitātes tāpat kā aksolotli, tāpēc ar šo puisi viss būs kārtībā. Viss sāk palēnināties, atrod tikai dažas zivis. Pie tuneļa beigām notika šis. Ak, mans dievs! Draugi, te ir vēl divas akmenszivis, un viena no tām ir oranža. Tas ir neticami! Es tiešām nevaru noticēt, ka mēs atradām vienu, draugi. Tagad jānoķer abas nesaduroties. Es sākumā ķeršu lielāko. Nedur mani. Mums izdevās, tagad jāķer oranžā. Kā minēju, šie puiši ir indīgāki, bet šis nav liels, tāpēc nevajadzētu uztraukties. Ak, nē, viņš ir aktīvs. Labi, mums izdevās viņu noķert. Tas ir tik forši, draugi. Kolekcijai pievienotas vēl divas akmenszivis, kopā no tuneļa izņemtas 3. Ceram, ka tas novērsīs uzbrukumus nākotnē. Tagad, kad esam pilnībā izpētījuši tuneli, ir pienācis laiks pārbaudīt abas zivju lamatas, kuras iepriekš novietojām video, ieskaitot mūsu aksolotu lamatu. Bet vispirms ļaujiet man ielikt šos puišus traukā, pirms viņi mani sadzeļ. Devos uz pirmo tuneli pārbaudīt zivju lamatu, cerot noķert vēl vairāk milzu zivju, bet sapratu, ka radušās lielas problēmas. Ak, mans dievs, puiši, esmu gandrīz pārliecināts, ka tikko redzēju milzīgu kairu bruņurupuci tieši blakus zivju lamatai. Noķērām daudz zivju, bet nevarējām tās izņemt bruņurupuču dēļ, tāpēc iegāju ūdenī un uzmanīgi mēģināju viņu izņemt, lai mani nekostu. Ak, šķiet, kad ar kāju viņa aizskāra. Mums izdevās, puiši, tīkls ir smags. Mums ir īsts briesmonis bruņurupucis. Viņš nav apmierināts, ir ļoti spēcīgs. Paskatieties uz viņa nagiem, īsts dinozaurs. Viņš noteikti varētu nokost pirkstu. Tātad uzmanīgi ieliksim viņu traukā. Tagad, kad mums veiksmīgi izdevās izņemt bruņurupuci, es devos pacelt zivju slazdu, kad pēkšņi pamanīju kaut ko traku. Ak, jūs jokojat! Es esmu diezgan pārliecināts, ka tikko redzēju vēl vienu bruņurupuci. Tas izskatījās daudz lielāks. Puiši, laikam mums te ir vesela ģimene, tas nav labi. Ak, mans dievs, Bobby, viņš ir tieši šeit! Kur? Tieši šeit! Ak, es viņu noķēru! Ak, mans dievs, paskatieties, puiši! Es viņu vienkārši ar rokām satvēru. Tas bija tik biedējoši. Šis puisis ir tiešām liels. Viņš gandrīz tevi sakoda, Helēna. Ak, mans dievs, viņš gandrīz tev kāju sakoda. Ak, viņš arī šņāc. Viņš ir ļoti dusmīgs. Labi. Kā redzat, šiem puišiem ir gari kakli. Un viņš mēģina apvīties apkārt, lai mani sakostu. Labi, bet viss, kas tev jādara, lai tev nekostu, ir jātur viņus aiz bruņu aizmuguras šādi. Es zinu, ka noteikti nevajag viņus ņemt aiz astes, jo tas viņiem patiešām sāp, bet tas ir traki, puiši. Mums ir 2 lieli kodēji bruņurupuči, tūlīt to slaidīšu vaļā un pārbaudīšu zivju slazdu. Tajā bija pilns ar zivīm, tik daudz noķērām. Skatieties, puiši, liela Teksasas ciklīda, ļoti skaista. Spainī ar tevi, te ir vēl viena liela zivs. Šis ir skaists albīnais Oskars ar oranžu krāsu. Kas tas ir? Oho, mēs noķērām kaut ko traku. Man nav ne jausmas, kas tas ir. Paskatieties uz to. Izskatās pēc kaut kādas sams, bet es nedomāju, ka mēs kādreiz esam tādu noķēruši. Ja tu zini, kas tas ir, ieraksti komentāros zemā, bet mēs noteikti viņu paturēsim. Mums ir vēl viena noslēpumaina zivs. Paskatieties uz to. Tas izskatās pēc maza ciplanētieša. Es gandrīz viņu sākumā nepamanīju. Viņš izskatījās kā mazs kociņš, bet izrādījās zivs. Mums ir arī ziloņzivs un mazs Āzijas sarkanastes sams. Neticami. Mums ir arī aksolotls. Tas bija lieliski, draugi. Pirmais zivju slāds. Noķērām daudz traku zivju. Tagad pārbaudīsim tunelī uzlikto slazdu ar aksolotliem un redzēsim, cik noķērām.
Pacēlu slazdu un pamanīju, ka tas ir ļoti smags un pilns ar akselokliem. Draugi, mēs noķērām tik daudz, nekad neesmu redzējis tik daudz akseloklu. Paskatieties uz šo! Mēs vienkārši ņemam ārā saujām un saujām. Ir daži lielāki, ir daži mazāki. Un katru, ko mēs noķeram, mēs liksim šajā spainī. Paskatieties uz to, tie ir vēl 3. Es domāju, ka kopā līdz šim ir 8. O, paga, bet mums te nav tikai akselotli. Paskatieties, draugi, mums ir arī maza bruģurupu cēna. O, paga mirklīti, kas tas vispār ir? Draugi, mums te ir kaut kas dīvains. Fui, tas izskatās pēc kaut kāda zuša. Tas izskatās līdzīgi tam, ko mēs noķēkājām iepriekš video, tikai mazāks. Labi, ieliksim viņu spainī, pirms viņš aizbēg. Ak, mans Dievs, neticami. Mēs dabūjām gan akselotus, gan daudz milzīgu salamandru. Šie radījumi ir patiešām lieli. Slazdā vēl ir daudz, jāsteidzas. Tas ir neprāts. Nekad neesmu redzējis tik daudz akselotu. Liksim viņus spainīt. Šeit vēl ir daudz. Ak, Dievs! Kas tas? Draugi, tā ir zivs! Viņš apgādīja saldūdens delfīnu, bet neesmu drošs. Ja zini, raksti komentāros. Šeit ir arī dažas lielas salamandras. Zivju slazdā jau ir 4. Traki. Fui, atkal dīvains mazs stāvs. Nav ne jausmas, kas tas ir. Izskatās pēc ciplanētieša, ļoti slidens. O, redz, vēl vienu mazu mīkstbruņu rupuci. Paskaties, cik viņš mīlīgs. Kā iet, draudzī? Jākāp spainī. Es domāju, ka mums palikuši vēl 2 akselotlis, draugi. Es jau pazaudēju skaitu, bet, ja vēlaties saskaitīt visus, ko noķērām slazdā, tas būtu lieliski. Joprojām esmu šokā. Nezināju, ka noķersim tik daudz, bet šodien parādījām, ka tuneļi ir pilni ar dīvainām radībām. Ja gribat otro daļu, spiediet patīk un abonējiet. Uz tikšanos nākamreiz!